Šajā koncertā līdzās Gluka un Haidna skandarbiem skanēs viens lielisks Benjamina Brittena skandarbs Les Illuminations, kas tulkojumā nozīmē iluminācijas. Jā, Benjamins Brittens franču valodā, jo izmantota ir franču dzejnieka Artūra Rimbaud dzeja. Un šie dzejoļi ir dzejoļi prozā, kas ir kā jaunā dzejnieka tādi ceļojumi iespaidi, skatījumi uz pilsētu, uz cilvēkiem, uz pavisam dīvainiem notikumiem. Brittens šo dziesmu ciklu rakstīja būdams pavisam jauns, viņam bija 26 gadi, un izmantojis šos tik ļoti vienu no otru atšķirīgos dzejoļus, šīs dažādās noskaņas, kurā ir vienā dzejolī ir milzīgs protests, nākamajā ekstāze, pēc tam kāds konkrēts portrets, pēc tam kaut kāds pilnīgi sirreālas ainas, jeb halucinācijas, jeb iztēle. Bet Brittens visus šos dažādos stāstus apvieno vienā stāstā, un cauri visam ciklam vies vārdi, ko dzied solists, šajā gadījumā, šai vakarā es, sakot, man vienīgajai pieder atslēgas uz šo tēlu parādi. Dziedātājiem Benjamins Brittens ir uzrakstījis brīnišķīgu partiju, un arī daudz no dziedātāja prasa. Tie ir kamermūzikas smalkumi, tas ir smalks teksts un nianses, un pats Brittens ļoti precīzi un niansēti ir pierakstījis savas vēlmes nošu tekstā. Es ar ļoti lielu prieku gaidu šo koncertu, gaidu tikšanos ar Sinfonietta Rīga, un zinu, ka orķestrim tā ir arī tas ir ļoti interesants skandarbs. Man liekas, tur būs visiem, ko izspēlēties, tur būs vairākiem instrumentiem solo posmi. Es domāju, ka ar viesdiriģentu Arielu Cukermanu pie pults šis būtu spilgts koncerts, jo mūzika tiešām ir īpaša, skaista un ārkārtīgi krāsaina.